Man pašam liekas, ka kalnos es kļūstu par labāku cilvēku. Dīvaini tā teikt, bet kalnos laikam man patīk tieši tā mocīgu sadaļa. Tas nevienmēr ir par ātrumu arī, tāpēc es tur varu būt, ja tas būtu sprinta sacensības uz ātrumu. Nu, skaidrs, ka man izredz būtu 0. Aizbraucu es ar 108 un nosvēros bija nepilni 90. 18 kg pa mēnesi nomest. Jā. Vareni! No, viens ieteikums ir īpaši tēviem, lai ved savus dēlus uz kalniem. Man bija 15 gadi kopā ar tēti, mēs uzkāpām divatā, kas bija 6300. Tas bija tāds piedzīvojums, kas mums bija divatā ļoti, ļoti skaisti. Čau, retinātā gaisā skatītāji un klausītāji, es esmu Ines Pučeka un es nevilkšu garumā, pie manis šoreiz uz sarunu ir ieradies Matīs Grāvītis, cilvēks, kurš būdams 14 gadu vecs, bija devies uz Aļasku, lai satiktos ar Ziemeļamerikas augstāko kalnu Denali, jeb kā Donalds Trumps kopš pērnā gada, ir atkal to nosaucis par McKinley kalnu, kurš bija šo nosaukumu saņēmis 1917. gadā par godu ASV prezidentam Viljamam McKinleyam. Matīs, kā tu to kalnu sauci tad, kad tu devies ekspedīcijā? Es viņu saucu par McKinley jau tad, līdz ar to, bet šobrīd, ja man prasīt, es viņu noteikti sauktu par Denali. Tāpēc, ka tas ir iegājies tādā kaut kā tā iegājies, alpinistu sabiedrībā un cilvēki, kas kāp kalnos un kas zina to kalnu, kaut kā vairāk viņi sauc par Denali nekā McKinley. Nu jā, es tā palasīju arī vietēji Aļaskas iedzīvotāji saka, nē, mēs turpināsim to kalnu saukt par Denali, kas tur rakstīts papīros, tas ir Trumpa ziņa. Lūk tā, mēs par šo tematu tieši par tavu došanos uz Denali parunāsim vēl mazliet vēlāk, bet sāksim ar vienu nesenāku lietu, aizvadītās vasaras ekspedīciju Pamira kalnos, kur tu un vēl 4 stipri vīri bijāt devušies, lai satiktos ar Somonī un Koržņevskas virsotnēm. Precīzi, jā. Jā, kompānijā bija tātad tu, Valdis Puriņš, Edgars Madžuls, Edgars Ozols un Mārtiņš Sudārs. Un no šīs visas kompānijas tu esi trešais, ar ko es runāšu par šo notikumu. Bet es izdomāju, ka ir ļoti interesanti paskatīties uz tādām, uz vienu lietu no dažādu cilvēku skatpunktiem, jo man liekas, ka arī divu cilvēku, teiksim, gulēšanas pieredze teltī var būt krasi atšķirīga. Vienam varbūt ir bijis super labs miegs, trešo sapņo, bet otrs turpat sēž blakus ar galvas sāpēm un nevar aizmigt. Nu, lūk, jā, tāpēc es gribu par šo arī ar tevi aprunāties, jo bija pāris lietas, ko Edgars Madžuls un Edgars Ozols man ieskicēja, un man radās pāris jautājumi tev. Pirmais no tiem, Edgars Ozols man stāstīja, ka tu lidostā esot ieradies burtiski nākamajā rītā pēc savām kāzām. Kā? Ja mēs juridiski paskatāmies, tad tā arī bija, jo sarakstījos ar sievu Edīti dienu pirms lidošanas, bet kāzu šīs svinības beidzās jau 3 dienas iepriekš. Līdz ar to nedaudz laiks sagatavoties man bija, bet tiešām nedaudz, jo vajadzēja nedaudz atpūsties, aizbraukt uz veikalu, sapirkt vēl pēdējās lietas lidošanas dienā jā. Bet kāpēc jūs tā, sanāk, ka jums bija ballīte pirms tā īstā notikuma vispār, ja? Kāpēc jūs tā izdomājāt? Mēs tā izdomājām dēļ manas lieliskās laika plānošanas. Jā, jo parasti ir otrādi, bet šoreiz mums sanāca tā, ka ir laikam jāpiesakās, un tad ir mēnesi jāgaida, tu nemaz nevari tā uzreiz sarakstīties. Līdz ar to labi, kad vispār sanāca paspēt pirms aizlidošanas projām. Tad varēja būt tā, ka jūs uztaisat baļuku, tu aizbrauc projām un pa īstam tā kā apracaties pēc mēneša apmēram, ja? Nu, principā, jā. Labi, bet ko tava sieva par to, ka burtiski pēc kāzām tu vienkārši uz mēnesi pazūdi? Ar sievu es jau ilgi esmu kopā, līdz ar to viņa manas kalnu kāpšanas paradumus jau zināja, un līdz ar to viņa diezgan saprotoši un rēķinājās ar to, un skaidrs, ka droši vien super priecīgi nebija,
Bet tas pat neskatoties kāzu kontekstā, bet katru reizi, ja es aizbraucu prom 45 dienas vasarā, tas tomēr ir diezgan ilgs laiks. Tā ir diezgan liela daļa vasaras, vai ne? Bet jums bija ļoti lietaina vasara. Jā, par to pagājušo vasaru baigi nevarētu sūdzēties, vai tu esi tur pavadījis viņu kalnos, vai vispār kaut kur citur, ne Latvijā. Tā kā baigi daudz, ko šeit uz vietas tu nezaudēji tādā ziņā. Bet es ceru, ka sievai kaut kā esi atdarījis ar, kopīgu ceļojumu varbūt vismaz. Kopīgs ceļojums mums ir ieplānots aprīļa beigās. Tā kā būs mums kāds ceļojums. Veselu gadu vajadzēja gaidīt. Veselu gadu, ne mazāk. Labi. Atgriezīsimies atpakaļ pie tās Pamira ekspedīcijas. Par tām kāzām es tā kā noskaidroju, bet tanī pašā laikā es pieļauju, ka tev pašam tas pirms kalnu brauciena periods ir bijis tāds ļoti aizņemts un saspringts, ka ir jādomā par kāzām, ir jākrāmē kalnu soma veselam mēnesim, un, kā tu saki, tur vēl pēdējās dienās bija pat jābrauc uz veikalu kaut ko sev iepirkt. Jā, viņš bija ļoti saspringts, jo, kā jau es teicu, par to laiku plānošanu un bieži patīk darīt lietas pēdējā brīdī. Līdz ar to gan tā kāzu plānošana, kaut kādas detaļas un lietas vēl bija jāizdara principā dienu pirms ceremonijas sākuma. Jā, un kas ir tās lietas, ko tu pirki burtiski tajā pašā dienā, kad jālido projām jau? Es pirku matracīti, piepūšamo matracīti, ar ko man kaut kādus polārtek cimdus vai kaut ko tādu, un nūjas. Bet par matracīti man bija agrāk slikta pieredze ar piepūšamo matracīti. Es viņu kalnos pārdūru, un kopš tā laika es gāju tikai ar paralonu matraci. Traks, vai? Šitik augstos kalnos ir... Nē, un tad es izdomāju, tik augstu jākāp, lai būtu silts, un nopirku, principā, riktīgi tur krutu to piepušamo matraci, ar dūnu, vēl tur kaut kādu tur pildījumu, un, protams, kad es viņu atkal pārdoru. Līdz ar to. Es ceru, ka ekspedīcijas beigās kaut kad, nevis pašā sākumā. Pirms kāpiena... kāpjot uz Somonī virsot. Principā ekspedīcijas beigās vairāk, jā. Bet ko tu šādā situācijā darīji, uz kā gulēji tālāk? Mums bija REM komplekts, un līdz ar to Valdim ir ļoti liela pieredze ar matracīšu līmēšanu. Viņš gan ļoti spļaudījās par tām dūnām, ka tās ļoti traucējot salīmēt. Un tā kā viņš man palīdzēja saremontēt šo te matraci. Viņš nebija perfektā stāvoklī, bet ciešams. Šie abi 7000 bija tavas augstākās virsotnes, kuras tu esi sasniedzis. Jā. Bet vai tie bija pirmie, kuros tu tā kā mēģināji kāpt, vai pirms tam ir bijuši vēl kādi 7000? Nē, tie bija pirmie. Vai tev bija kādas ekspektācijas, domājot par šiem kalniem, kā tur varētu būt un cik grūti vai viegli? Es zināju, ka man būs diezgan grūti. Tādēļ, kad grupa mums ir diezgan spēcīga bija. Bija, nezinu. un līdz ar to ekspektācijas bija, ka būs grūti, bet es cīnīšos, darīšu, ko varēšu, un kā būs, tā būs. Vai tu kaut kādā veidā gatavojies šai lielajai ekspedīcijai, vai tomēr kāzām vairāk? Vairāk kāzām. Es jāatzīstās, ka biju diezgan daudz svaru arī uzņēmis, un līdz ar to nebiju savā fiziski labākajā formā, diemžēl. Bet ikdienā es sportoju, es spēlēju hokeju, volejbolu. Nav tā, ka es neko nedarītu, bet tā īpaši nesanāca, kad sagatavoties. Bet vispār tu kaut kā tā īpašāk gatavojies, tad, kad arī uz kādām citām virsotnēm dodies? Nē. Ja? Vienu reizi esmu gatavojies. Un jūti kādu labumu no tā? Grūti pateikt, kā būtu bez. Kāpēc es tev uzdevu šo jautājumu? Tāpēc, ka gan Edgars Madžuls, gan Edgars Ozols, man liekas,
tā arī teici, ka viņi nesaprata, kur tevī ir tik liels psiholoģiskais spēks. Kā tu ej tajos kalnos, jo varbūt tu vari palabot vai pastāstīt, kā tad īsti bija, bet viņi teica, ka gājienos tu tā kā mazliet iepaliki un ka bija jūtams tas, ka tev ir pagrūti, bet vienmēr, kad puiši tevi sagaidītu, vienmēr pienāca ar joku, kaut kādu joku izspļāvi, un gala rezultātā no abas virsotnes tev ir kabatā. Tad tas, ko es gribu saprast, es pieļauju, jā, ka bija fiziski grūti, un kas tad notiek tajā tavā galvā, lai tu tomēr iet uz priekšu, turpinātu un līdz sev virsotnē tiktu? Kā, ja es, piemēram, paskatos tagad un paskatos kaut kādus gadus atpakaļ, tā kā arī puiši minēja, un tā es arī jūtos, kad man ir tā psiholoģiskā izturība diezgan liela, kā arī aklimatizācija labi ķermenis pieņem, un tās ir, principā, dažas no lietām, ar kurām es varu tā kā lepoties ar tiem mūsu muskuļu kalniem, kuri principā iet uz zāli gandrīz vai katru dienu un uztur sevi ļoti labā formā. Jo kalnos jau tas nevienmēr ir par ātrumu arī. Līdz ar to, tāpēc es tur varu būt, ja tas būtu sprinta sacensības uz ātrumu, skaidrs, ka man izredz būt 0. Bet kā es sevi motivēju? Pastāsti kādu epizodi. Tas, ko es atceros, mans pirmais kāpiens Elbrusā, kad es pirmo reizi vispār saskāros ar to, ko nozīmē augstkalni un kā mans ķermenis jūtās un kā mans prāts jūtās. Tur man liekas, ka bija tādi 2 dažādi cilvēki. Vienam ir fiziski grūti, kas it kā tev nav noguruši tie muskuļi. Un otrs, tas psiholoģiskais ir tāds, ka tu nesaproti, kāpēc man ir tik grūti, jo man nekas īsti nesāp. Gājiens ir diezgan lēzens, bet es nevaru pavilkties. Un man tāds tā kā mērkaķītis smadzenēs to šķīvīšu sit kopā. Un tāds erors mazliet iestājās, jo arī es tad biju tāda, es gribētu teikt, fiziski diezgan labā formā, aktīva un tādā garā. Bet tur tās, kā lai saka, tie nav acīm redzami kaut kādi acīm redzamas grūtības, ar ko ir jāsaskarās. Teiksim, ir diezgan lēzens, bet kāpēc es nevaru pavilkties? Un man to bija tā kā grūti pieņemt tanī brīdī, un galvā visu laiku bija tāds, tāda urdoņa, varbūt pat mazliet dusmas aizkaitinājums par to, ka es velkos. Jā, man laikam, dīvaini tā teikt, bet kalnos laikam man patīk tieši tā mocību sadaļa, ko principā var iegūt ar to fizisko slodzi plus retinātu gaisu. Man ir interesanti saprast, cik tad mans tas ķermenis, jo ķermenis jau, es kāpju uz virsotni, ķermenis jau saka nē, un, es domāju, ka pie kaut kādiem 7,000 lielākajai daļai cilvēku ķermenis saka, nē, tev to nevajag. Varbūt pat ātrāk. Jā, bet gribās jau, jo ir forša tā sajūta uzkāpt un kopā un samīļoties ar šiem te cilvēkiem, kuriem tu kopā kāp ļoti arī es kļūstu ļoti emocionāls tajā brīdī, kad paliek arvien grūtāk un grūtāk. Es jūtu, ka es varu pārkāpt sev. Tām grūtībām. Jā. Jo es zinu, ka vieglāk noteikti nepaliks kāpjot uz augšu, bet kaut kas ļoti skaists tajā ir. Tad es laikam teiktu, ka tu esi dzīves piemērs tam, ka tā iešana kalnos ir ne tik daudz fiziskajā, cik psiholoģiski un cik ļoti tu psiholoģiski ar sevi strādā, lai iet uz augšu, neskatoties uz to, cik ļoti, ļoti grūti ir. Es domāju, ka jā, tas ir ļoti liels aspekts, jo kā jau es minēju, ja
tas nespēlētu nekādu lomu, un tas būtu tikai par roku spēku, cik tu vari sevi tur uzvilkt ar žumānu un tā tālāk, nu, tad es kalnos droši vien vairāk nekāptu. Nu, vai arī rūpīgāk sagatavotos, kas būtu ļoti, ļoti, ļoti ieteicams, bet jo es esmu redzējis cilvēkus un arī bieži mēģinājis pierunāt, nu, kad ejam, nu, palikuši vēl nedaudz, nu, piemēram, kāpjot tagad arī Ekvadorā vai Kazbekā, ka palicis vēl ir nedaudz, nu, pārkāp, nu, nekas slikts nenotiks. Jo, ja cilvēks kāp pirmo reizi kalnos, viņš dabū to sajūtu, viņam liekas viss, kad viņš kāps uz augšu, viss viņam beigas ir, bet patiesībā tā vismaz par sevi tā spēju robeža liekas, ka ir daudz, daudz lielāka nekā prāts mēģina ieskaidrot. Daudz tālāk, ja? Jā, nekā. Daudz tālāk. Bet, nu, kā tev liekas, cik tuvu tu esi tai robežai pietuvojies? Vai tu esi par to domājis? Cik tad īsti tālu tev viņa sniedzās? Nu, grūti tā pateikt. To tu visu laiku pārbaudi, bet tā arī netiec līdz viņai. Jā. Tad, līdz pašai spēju robežu galam droši vien nevajadzētu tikt, jo tā ir principā. Tas ir letāls iznākums, nāve, jā, bet tā, ja mēs paskatāmies, nu, tagad izdevās uzkāpt šajā sumonī, kas ir nepilni 7,5, un tad, ja es pakāpjot 100 metrus zemāk, varu vēl uzsmēķēt cigareti, nu, tad jau tas nozīmē, ka vēl kaut kādus metriņus augstāk droši vien, ka būtu iespējams tikt. Bet starp citu, vai tev ir tomēr kādā reizē bijusi tā doma galvā, ka, nu viss, es tālāk nevaru? Vai tu esi kaut kur tā griezies atpakaļ dēļ tās savas sajūtas? Varbūt ne tik daudz, teiksim, ka komandai nevajadzētu iet augstāk, bet tā par sevi padomājot. Nu, īsti laikam nav tā sanācis, jo sanāca, ka tādos grūtākos kalnos, kā McKinley's vai Aconcagua, mēs mēģinājām kāpt, kamēr es biju jauns, un tad jau ir tas lielais maksimālisms, kad noteikti gribās, un es saku, es varu patiesi tur streipuļoju, un Valdis grib šprici man tur, un tad es kādu laiku tādos vienkāršākos kalnos esmu kāpis, zemākos, un jā, līdz ar to šis man bija liels izaicinājums, šie 7000. Un, jā. Līdz ar to nav man tāds bijis, kad sevis dēļ gribētu. Bet arī šo situāciju tu varētu man pastāstīt, kā tad tur īsti bija. Viens no Edgariem, man šķiet, ka Edgars Ozols stāstīja par gājienu uz Somonī virsotni. Otram Edgaram tur kājā krampis, Edgaram Ozolam tur zābaks saplīsis šķiet, ka bija. Bet arī tev tas bija fiziski grūts pasākums, un kādā brīdī Valdis jau bija tā kā sašaubījies par to, vai tev vajadzētu iet uz virsotni, vai tā bija? Valdis bija sašaubījies arī uz Kožņevsku. Par tevi? Jā. Nu pastāstīji plašāk mazliet par tām situācijām, un ko tu pats tanī brīdī domāji? Par to kāpienu Kožņevskā mēs kāpām, un ir virsotnes diena, un, kāds jau no Edgariem laikam minēja, ka man bija diezgan liels problēmas ar vēderu šajā kāpienā. Varbūt labi ar aklimatizāciju, bet slikti ar vēderu. Un mēs kāpjam tajā Kožņevskā, un es saprotu, ka nav variantu, un ir rīts, un ir augsts, un visur cilvēki, un kaut kur es tur no takas mēģinu tur noiet, un kamēr tajā augstumā un vējā, visas sistēma novelc, visas apģērba kārtas, izdaru to, kas man tur jāizdara, un tas, principā paņem ļoti daudz laika. Ja mēs ņemam vērā, ka tā jau es esmu lēnākais kompānijā, un ja vēl ir aizķeršanās ar šādām lietām, tas paliek riskantāk tādēļ, ka, ja pārējie mani gaida, pirmkārt viņi var salt, otrkārt arī šis vēlāks laiks virsotnē, kas arī ir
ir bīstamāk. Jā, un Valdis mani sagaidīja, un tā kā, mēs svārstījāmies, vai kāpt vai nē. Un arī šajā brīdī es biju, mēģinām, cik tālu tiksim. Būs jāgriežās, tad griezīsimies, jo grupa bija priekšā. Mēs viņus redzējām, bet diezgan patālu, un viņi mēģināja tikt tādai lielai aizai vai kaut kam tādam pāri, un nevarēja arī saprast, kas viņiem tur notiek. Jo mums bija rācijas, bet rācijas savstarpējās tajā brīdī neķēra. Nezinu, kāpēc. Bet vai tavs vēders šādi ir streikojis parasti kalnos, vai šis bija tāds īpašs izņēmums? Ir... Pirms tam ir vienu reizi gadījies Taģikistānā, kur ir mutnī tādi ūdeņi, kas ir ļoti netīri. Esmu bijusi tur. Un tur ir ļoti, ļoti daudziem problēmas. Bet arī šeit es nebiju vienīgais, ne no mūsu grupas, arī citi kāpēji un arī darbinieki bāzes nometnē streikojuši. Šis te vēders imodījums bija kā svarīgākā prece uz vietas. Bet tas varētu būt kaut kāda saindēšanās ar ūdeni, ko tur lietojāt? Visticamāk ūdens, jā. Un visa šī mēneša garumā tu tā arī neatgriezi savu vēderu pie normālas darbības, vai tomēr tā situācija uzlabojas? Jo es domāju, pie tām fiziskajām grūtībām, ko jau tev dod tas retinātais gaiss, vēl cīnīties ar šo sajūtu un tām visām lietām, kas tev ir jādara, tad tiešām cepuri nostāja tavai apņēmībai tur eksistēt vispār. Nē, bija pārmaiņas. Bija labāk, tad bija sliktāk. Bet kopumā es jau savā ziņā samierinājos, darīju visu, ko varēju, dzēru visādas tabletes un pirmoreiz mūžā arī vairākas dienas neēdu vispār neko, kas potenciāli arī varētu palīdzēt. Bet tomēr kalnos neēst vai nedzert ir arī lieta, ar kur nevajadzētu aizrauties. Tur tomēr tā enerģija ir diezgan daudzveidzīga. Es jau arī kā tā domāju, un es Valdis ieteica, ka man neēst. Es saku, bet kā, man nebūs spēka. Un viņš saka, īsti tā nav, ja ir tās man tomēr rezerves poncītis, kas kaut kādā ziņā potenciāli man palīdzēja. Un nebija nemaz tik slikta tā nēšana, kā es biju gaidījis. Gala rezultātā tu atbrauci atpakaļ uz Latviju ar lieliskiem rezultātiem. Ja tu piedalītos kaut kādā notievēšanas šovā, iespējams, tu būtu uzvarētājs. Atgādini, cik tad daudz tu tos kilogramus nometi? Aizbraucu es ar 108 un nosvēros bija nepilni 90, tātad 18 kilogramu. 18 kilogramu pa mēnesi nomest. Jā. Vareni. Bet tev tas, piemēram, nespīdētu, lai varētu nomest 18, ir jābūt potenciālam. Bet kas vēl mani interesē, visos šajos apstākļos, kā tu spēji saglabāt to pozitīvismu un tiešām nevis pienākt pie komandas un smagi elst un pūst un teikt, ka tev ir grūti, bet pienākt ar kaut kādu joku, tu visu to gājienu, to joku domāji, ko tad šoreiz viņiem pateikt? Mums ir, piemēram, brīvais režīms, mēs kaut kur ejam un tiekamies pauzē, es eju kā tas pēdējais. Un man ir principā stundu laika kaut ko izdomāt. Kaut kā jau prāts ir jānodarbina, bet ir jau arī prieks viņus satikt, ja tu viņus kādu laiku neredzi. Cilvēki jau labi bija. Bet es saprotu, ka tu šķiet, ka komandā bija tāds jautrības uzturētājs. Es domāju, ka mēs vairākus tur bijām tādi, jā. Bet kuram ienāca prātā, piemēram, sakrāmēt to mājiņu, to telpu, kur jūs to galda tenisu, man liekas, spēlējāt? Par to man ir puiši stāstījuši, bet šķiet, ka podkāstā tas tā arī nav izskanējis, ka jūs tur latviešu kompānija aizbraucāt un pēc tā, ko esmu dzirdējis, bezmaz vai ieviesāt kārtību nometnē, izglābāt vēl tur turku un lietuvieti un parādījāt visiem, kā jābūt. Jā. Tā, man liekas, ienāca Valdim, jo, ja man prasītu par to pingponga zāli, es teiktu, ka mēs vienkārši varētu uzspēlēt.
Beigās mēs viņu sakopām, tam mums nebija laika spēlēt. Un, manuprāt, es nereizi arī neuzspēlēju to pingpongu, un Valdis nereizi neuzspēlēja. Es zinu, ka mazais Edgars ar Mārtiņu gāja spēlēt, jo tur bija problēmas arī ar bumbiņām. Bet mēs uzstādījām arī volejbola laukumu, ko gan mēs spēlējām. Tas vispār izklausās fantastiski. Bāzes nometne kaut kur kalnos. Cik augsta bija bāzes nometne? 3 ar kaut ko varētu būt, vai ne? Man liekas, ka pāri 4,200 vai tik nebija, vai kaut kas tāds. Nu, labi. Varbūt kļūdos. Bet katrā ziņā tādā augstumā un it kā atbraukuši kāpt virsotnēs, bet uztaisa volejbola tīklu, sataisa laukumu, uzstāda pingpong galdu un tā, ka puiši uz kurortu atbraukuši apmēram. Bija ļoti interesanti īstenībā to volejbolu spēlēt, kad mums vēl nebija aklimatizācijas kāpiena, un pēc tam, kad bija aklimatizācijas kāpiens bijis. Jo, tas aizelsiens, pat ja mēs īpaši neskrienam kaut ko tur bombojamies, bet aizelsiens diezgan liels ir sākumā. Uzlidojot tur augšā, mēs, man liekas, jau 2. vai 3. dienā uzlikām to tīklu. Un pēc tam sajūtu ziņā? Pēc tam jau tu esi pieredzis un jūties principā jau kā lejā. Turnīru var uzraut pilnīgi. Jā, spēlējām pret dažādiem. Bet par Samaniju virsotni šķiet, ka pārējo komandas dalībnieki laikam nezināja īsti par to, ka jums ar Valdi ir bijusi tāda saruna arī pirms Koržņevskas virsotnes, ka varbūt jāiet tev lejā vai vismaz teltī jāgaida pārējie. Tas jau nebija Koržņevskā, tas bija tieši kāpjot uz virsotni. Tieši kāpjot uz virsotni. Un Samanī? Un Samanī bija, mēs sarunājām, kad ejam, skatāmies, kā ir. Jo solīja arī ļoti sliktus laika apstākļus, tādēļ arī mēs sadalījāmies, un es biju lēnāks, un tad Valdis teltī, stiprie puiši aizgāja augstāk. Mēs ar Valdi un lielo Edgaru, kas palikām nakšnot zemāk. Un Valdis teica, ka visticamāk, ka es nekāpšu, bet man tāpat jāiet augstāk ar viņiem. Un tad nākamajā dienā es centos parādīt, ka es varu tomēr būt ātrāks un turēt šo te tempu. Un arī puiši jau bija uzkāpuši tajā virsotnē. Un virsotnes diena bija salīdzinoši īsa tajā Samanī, jo nometne bija 600-900, manuprāt. Līdz ar to tad es saņēmu zaļo gaismu un varēju doties uz augšu. Kādas ir tavas sajūtas tanī brīdī, kad grupas vadītājs pasaka, ka visticamāk, ka tev tomēr šī virsotne nespīdēs? Pirms brauciena gan individuāli ar Valdi, gan arī kopā visi bijām vienojušies, kad Valdis pasaka, ka kāds nekāp vai kaut ko nedara, tad mēs klausām uz vārdu. Un līdz ar to jautājums par pieņemšanu vispār nebija. Sajūtas, protams, ir nepārāk foršs, diezgan nepatīkams, jo diezgan daudz ir ieguldīts, uzkāpts tajā kalnā, ir aklimatizācija, ir iet jau daudz tādām grūtībām, un pašam jau liekas, ka ir tā iespēja tur aizķerties. Bet, teiksim, ja ietu visa kompānija kopā un, tavs komforta temps ir lēnāks nekā visiem citiem, vai tu pats, piemēram, spētu pieņemt tādu lēmumu, ka tu nekavēsi grupu un, piemēram, iesi tomēr lejā nevis uz virsotni, teiksim, ja ir limitēts tas laika loks? Ja es skaidri apzinātos, tad droši vien, ka jā, bet vienpersoniski es tādu lēmumu noteikti nepieņemtu. Ja mēs ejam kā komanda, es varu kaut ko tādu piedāvāt, bet drīzāk es teiktu, ka tādi lēmumi tomēr ir jāatstāj uz Valdi, kurš šajā gadījumā bija grupas vadītājs, kuram ir stipri vairāk informācijas par kalnu, un pieredzi arī. Līdz ar to es teiktu, ka šādu lēmumu jāpieņem viņam. Vai ja viņš var piedāvāt, vai kaut kā tā. Bet tu pats nepiedāvātu? Ja tu apzinātos to, ka iespējams tu kavē komandu.
Grūts jautājums, es līdz šim vēl neesmu to piedāvājis, līdz ar to man tā grūti pateikt. Tā, es varu tikai spekulēt par to. Bet vispār esmu diezgan liels komandas spēlētājs un daudzos kāpienos es kā reiz izrādu to iniciatīvu, ka vai nu kāpjam visi, vai nu nekāpjam neviens, kas dažkārt ir negodīgi pret cilvēkiem, kuriem ir lielākas ambīcijas, bet man kalni ir tieši par to komandas sajūtu un par darīšanu kopā. Jā, es gribēju, lai tu pastāsti mazliet plašāk par to, kāpēc tad tu dodies kalnos, kas tev tajos tik ļoti velk jau kopš 11 gadu vecuma. Kā tu teici, tev tā kā patīk mazliet tās grūtības, kurās tu sevi iemet, un tā cīņa ar sevi tajos apstākļos. Ir vēl kas, ko tu varētu minēt? Jā, es domāju, ka ir daudz viskaut kas, bet mana tā sajūta ir, kad neskatoties kādā dzīves posmā vai brīdī es aizbraucu uz kalniem, es vienmēr atpakaļ atbraucu šeit realitātē pie zemes stipri, ar lielāku enerģiju, ar daudz jaunām idejām, jo kalni tā ir tāda pašterapija. It kā pat, ja mēs ejam komandā, es eju tomēr viens pats, un man ir savas tās domas. Es pārdomāju gan pagātni, gan tagadni, gan nākotni. Tas ir viens, līdzīgi tā kā ir tie visādi Tony Robbins tur semināri, un tad tu paņem to enerģiju, un tad atbrauc no kalniem, un tad dari vairāk nekā, es daru vairāk nekā pirms tam. Bet, ir tas izaicinājums, pārbaudījums. Man pašam liekas, ka kalnos es kļūstu par labāku cilvēku. Esot tur uz vietas vai tā kā atbraucot atpakaļ? Tur uz vietas. Tādēļ, kad kalnos es vairāk esmu empātiskāks droši vien pret citiem. Man, piemēram, ir grūtības ikdienā piecelties. Kalnos es varu vieglāk piecelties. Pamosties, tādēļ, kad es zinu, kad man ir diezgan augsts, diezgan liela atbildība, jo jebkura mana darbība ietekmēs grupu. Un, līdz ar to es cenšos darīt visu, kas ir manās spējās, iespējās, lai uzlabotu šo pieredzi gan sev, gan pārējiem. Pastāsti apmēram, kādās virsotnēs tu esi bijis un cik gadus jau dodies kalnos? Pirmo reizi kalnos es biju, kad man bija 11 gadi. Šobrīd ir 30, līdz ar to sanāk nepilns 20 gadus esmu dzīvojies. Pārmaiņas vairāk vai mazāk pa kalniem. 11 gados kāpu kopā ar mammu, tēti, māsu Kilimandžaro. Okay. Un līdz virsotnēm mēs netikām. Līdz ar to, bet piedzīvojums bija super foršs un emocijas un iespaidi. Un ar Valdi arī kopā. Tanī kāpienā bija arī Valdis Puriņš, ja? Es pateikšu, ka Valdis ir tavs mammas brālis, tavs onkulis sanāk. Kā mēs pirms sarunas, kad es to mēģināju noskaidrot un saprast, mēs vienojāmies, ka Valdis ir tāds tā kā kalnu krustāms tev. Tā noteikti varētu teikt, jā. Jo lielāk, gandrīz visos kāpienos esmu kāpis kopā ar Valdi. Bet es pieļauju, arī tev tur 11 gadus vecam puikam bija pietiekami grūti, bet kaut kas tajā visā tā kā iepatikās tik ļoti, ka tu vēl joprojām ar to nodarbojies. Tās pirmās sajūtas, kas bija, kas tev Tur man pirmās sajūtas bija, kad es esmu liels varonis, es eju pa priekšu visiem, pārējie kaut kādi mīkstie ir. Kaut kā tā. Bet līdz Kilimandžaro virsotnē jūs netikāt tomēr? Netikām, kāpām uz virsotni, un es domāju, arī šis te vecums, tajā vecumā ir vajadzīgs diezgan daudz miega, un arī šī iziešana naktī, potenciāli arī varbūt vajadzēja izlaist vakariņas, kuras Kilimandžaro arī tev gatavo.
vietēji iedzīvotāji, jebkurā nometnē, un iet ātrāk gulēt, lai būtu vairāk šis te miegs. Jā, es esmu dzirdējusi, ka tā virsotne ir arī tāds gandrīz vai kā turisma apskates objekts ar pilnu servisu, kur, kā tu saki, arī vietējie tev gatavo ēst. Jā. Vai tu esi atgriezies šajā virsotnē arī vēl citas reizes, lai uzkāptu tajā? Nē, neesmu. Un ja godīgi, nav arī tā, ka būtu superplānā. Bet cik daudz reizes tev ir tā bijis, ka, teiksim, tu kāp virsotnē un tomēr to virsotni nesasniedz, vai tev ir tā svarīgi tomēr, kā saka, ievilkt ķeksīti un ierakstīt savā biogrāfijā, ka esi bijis kādā virsotnē, vai tev tas vairāk ir par procesu, nevis par to virsotnes sasniegšanu? Man jau liekas, ka vairāk par procesu, bet, protams, ka ir patīkami uzkāpt un sasniegt to mērķi, uz ko es eju. Bet man liekas, ka agrāk man bija super svarīgi uzkāpt līdz augšai šajos tīņu gados, bet šobrīd jau ir mazāk. Katrā ziņā jāgriežās atpakaļ, stipri vieglāk var ar to samierināties. Par to jūsu braucienu uz Ekvadoru mazliet plašāk par to pastāsti. Jā, mēģinājām kāpt Chimborazo, kas ir augstākais punkts, ja skatās no zemes centra. Kāpiens, diemžēl, bija principā neveiksmīgs, jo uzkāpa tikai vienam cilvēkam veiksmīgs, bet pārējām neveiksmīgs. Tādēļ, kad obligāti jāņem vietējie gidi, kuri tad izvirza šos te noteikumus, cikos izejam, cik ātri ejam, un kopumā mums grupai šis te temps bija par ātru. Ak, tā? Respektīvi, fiziskā varēšana un aklimatizācija un viss pārējais, lielākajai daļai grupas pietika, bet šo te tempu nevarējām noturēt. Bet šī ir baigā lieta īstenībā. Respektīvi, ja jūs būtu grupa, kas individuāli iet un iet tādā tempā, kādā jums vajag, tik ātri, cik jums vajag vai gribās, iespējams, jūs to virsotni sasniegtu, varbūt ne tik īsā laikā, bet garākā laikā, ne? Jā, es domāju, ka jā, tad potenciāli mēs varētu arī ātrāk iziet, jo virsotnē ir jābūt tikos, cikos jābūt. Bet, piemēram, ja mēs izietu 2 stundas ātrāk, tad es domāju, ka varbūt ne visi, bet lielākā daļa mēs uzkāptu. Te ir, man liekas, daudz par ko domāt. Tādā ziņā, ka obligāti jābūt šiem te vietējiem gidiem, kas ir izdomājuši, es nezinu īsti, uz ko balstoties to savu teoriju par to, cik ātri jāsasniedz kāda virsotne. Nē, viņu tā teorija ir, lai mēs paspētu viņu tajā noteiktajā laikā. Bet šeit jāņem arī vērā, ka naudu mēs viņiem esam samaksājuši, un viņš saņem tādu naudas summu, neskatoties, vai mēs tiekam līdz virsotnei vai netiekam. Līdz ar to, ja mēs izejam tur 11. vakarā un pieņemam lēmumu 2-3 naktī, kurš vai vēlāk griezties riņķī, viņš savā ziņā ir pat ieguvējis, jo viņš var nokāpt lejā, pagulēt un turpināt šo te dienu. Bet tas gids, kurš uzkāp līdz virsotnei, viņš nokāp lejā, principā ap pusdienu laiku, ap 11 kaut kādiem, 10 laikam. Negribu samelot, vai no rīta, katrā ziņā vēlāk. Bet tad jau varētu būt arī tā, ka viņi nemaz nav baigi ieinteresēti to virsotni sasniegt. Jūs naudu esat samaksājuši? Jā, tāds iespējas man radās. Jo puisis Emīls, kurš no mūsu grupas uzkāpa, arī viņam teica, ka mūsu gidi teica, arī viņš neuzkāps, bet realitātē viņš uzkāpa stundu ātrāk nekā šis te noteiktais laiks. Un kalnos tas noteiktais laiks, vēl kādu pusstundiņu vēlāk jau arī var. Cik jūs daudz samaksājāt tiem gidiem? Precīzi nepateikšu, bet man liekas ap kādiem 300 eiro par kāpienu no cilvēka. Jā. Un viens gids obligāti uz diviem cilvēkiem. Tev ir pietiekami liela kalnu pieredze. Lai, piemēram, šo te Ekvadoras braucienu tu spētu novērtēt un tagad man pateikt, vai arī tavuprāt tur būtu vajadzīgi gidi, lai, piemēram, tik pieredzējuši cilvēku komanda, kādi bijāt jūs, uzkāptu tajā virsotnē?
Es domāju, ka mūsu konkrētajai komandai droši vien, ka nebija vajadzīgi gidi, jo bija Valdis, man ir kaut kāda kalnu pieredze, un bija vēl Jūris, ar kuru mēs daudz esam kāpuši kalnos. Līdz ar to es domāju, ka mēs, ja nebūtu šī obligātā prasība, mēs noteikti kāptu bez vietējiem gidiem. Vai tev liekas, man liekas, ka tas kaut kas tur nav baigi forši tādā ziņā, jo īsti nav laikam kā pierādīt to, ka tev, piemēram, ir pietiekami liela pieredze, lai tev nevajadzētu tādu kalnu gidu. Es it kā saprotu, protams, to, ka ir šobrīd ļoti daudzi cilvēki, kas grib kāpt kalnos un to dara, un dara arī neapdomīgi, un ka no tā vajag izvairīties. Bet tanī pašā laikā, kāpēc maksāt par šo te pakalpojumu cilvēkiem, kuri to spēj izdarīt paši? Arī, piemēram, tajā pašā Āfrikā, Kilimanjaro, tur arī obligāti tev jāmaksā par somas nešanu. Bet mūsu grupā, piemēram, bija cilvēki, kuri nesa paši savas somas, bet tāpat tās samaksā šo naudu. Šeit, piemēram, samaksāt un kāpt bez tiem gidiem nebija tādas iespējas. Bet, kā es skatos vispār uz tām maksāšanām, tā, ja godīgi, kad liela daļa kalnu ir tādās nosacīt trešās ešalona valstīs, un kad šīs te valstis nopelna no eiropiešiem un no amerikāņiem, kopumā man laikam lielu pretenziju nav. Jautājums vienkārši šajā gadījumā, kā tas notiek, ja tu saki, ja mēs kā grupa ar noteiktu pieredzi izpildam kaut kādus kritērijus noteiktos, ka tad varbūt mēs varētu maksāt mazāku šo te summu un kāpt bez vietējiem gidiem. Jo tas, ko es saklausīju, ka iespējams jūs dēļ tā gida neuzkāpāt. Dēļ viņa lēmuma. Tas, protams, ir ļoti viegli vainot kādu citu, kad kaut kas nav izdevies. Skaidrs, ka tas potenciāli varētu nebūt vienīgais iemesls. Visi, kas mēs tur bijām, pirmo reizi bijām tajā kalnā, līdz ar to, ja notiek šī te atkārtota kāpšana, mēs kāptu vēlreiz, mēs droši vien sarunātu gidiem, ka mēs izejam ātrāk vai aklimatizētos labāk. Kaut gan aklimatizācija mēs uzkāpām blakus kalnā pirms tam, kas ir par apmēram puskilometru zemāks, un padzīvojāmies tur, līdz ar to aklimatizācija kā bija. Nezinu. Cik augsts tad īsti bija tas vulkāns? Es esmu ļoti precīzi ciparus nenosauc. Man liekas, kaut kādi 6,300 varbūt, 6,200 kaut kas tāds. Jā. Kā tu jūties tādos lielos augstumos? Principā ķermenis man aklimatizējās diezgan labi salīdzinoši. Kas arī, es teiktu, man kalnos ir tas lielākais pluss, jo augstumā es varu labi gulēt, es varu ilgi iet, tāda izteikta kalnu slimības arī nav skaidrs, kad es jūtu, kad viss notiek grūtāk. Bet tu esi tad tas krācējs taltī, visticamāk. Vispār es krācu, jā. Un guļu ilgi, ja ir, piemēram, brīva diena, ir cilvēki, kas tur knapi var to nakti novilkt kaut kādā konkrētā augstumā, tad es esmu tas, kurš var gulēt līdz pusdienas laikam. Aizbraukt uz kalniem, beidzot izgulēties. Tas ir tik forši, jo es sev to esmu pamanījusi, ka lai arī cik grūti ir fiziski pa dienu kustēties, es labāk kustos, nevis esmu tanī teltī, kur blakus cilvēki guļ, bet es nevaru pagulēt vai nevaru aizmigt. Un tas kaitinoši mazliet tā sajūtiņa ir, jā. Kā ir ar to kompāniju, kas nav iepriekš pazīstama? Tās sajūtas, kā kāpt ar tādiem cilvēkiem kopā, kurus tu nepazīsti un īsti nezini, vai viņi tev, piemēram, palīdzēs kādā grūtā brīdī, vai gadījumā viņi nebūs tie, kuru dēļ nāksies kāpt lejā? Ir grūtāk, tāpēc, ka cilvēkiem kalnos tendence ir mānīties.
Vispār kopumā, kad arī... Gan jau arī parastajā dzīvē. Arī parastajā, jā, bet kā jau es teicu pirms tam, kad katrs mans lēmums ir izdara sekas grupai un kalnos, ja kāds mānās par savu stāvokli, tas var ietekmēt visu grupu ļoti, ļoti. Un līdz ar to kāpjot pirmo reizi ar kādu, tu nezini, kā viņam būtu jāizskatās konkrētā augstumā. Ja es, piemēram, esmu tur kāpis ar Valdi vai ar vēl kādu citu, es zinu, kā viņi izskatās tur tādā un tādā augstumā un kā viņam vajadzētu justies, kā tikt galā ar augstumu un tā tālāk. Bet, ja ir jauni cilvēki, tad tā ir mīkla. Un jautājums, cik ļoti, ļoti var uzticēties, tāpēc šī te atklātība ir vissvarīgākais kalnos. Jā, man šķiet, Edgars Madžuls to minēja, ka viņi abi ar Mārtiņu Sudāru laikam gulēja vienā teltī, un viņš tā kā mazliet sev pārmeta par to, ka viņš nebija piefiksējis, kad Mārtiņam paliek mazliet sliktāk ar to veselību, kad viņam tā kalnu slimība attīstās. Un viņš teica, ka tu tā kā līdz galam nevari saprast to cilvēku, jo viņš jau pats varbūt ne jau aiz tādas domas, ka es neteikšu, bet viņam pašam arī liekas, ka viss taču ir kārtībā, tajos apstākļos tā ir jābūt. Jā, tas ir tieši tas, par ko es runāju arī. Un tad, ja viņš, šis te Mārtiņš skaidri nepasaka, kad man ir tur pī, viss, neteikšu tur tos vārdus, ja, tad ir ļoti grūti arī saprast, jo iespējams, kad kā Edgars Madžuls viņu 3. dienu pazīst. Un iespējams, ka viņš arī mājās ikdienā tādas skaņas panaktais. Tu sazini. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi arī iepazīties pirms tam un tiešām saprast arī, kuram ir kuras stiprās puses vai vājās. Un arī tajā situācijā tad bija skaidrs, kā mēs rīkojamies no rīta, ka Mārtiņš jāved lejā, jo Valdis tur zina, kurš var vairāk panest, vai kurš tur ātrāk iet, kurš par medicīnu orientējās. Un ļoti svarīgi ir zināt šīs lietas, katra pluses, mīnus, lai tādās kaut kādās krīzes situācijās pēc iespējas ātrāk varētu pieņemt lēmumus. Vai tu piedalītos komercekspedīcijā? Droši vien, ka potenciāli es varētu piedalīties. Ja. Kāpēc? Ja es kaut kur gribētu uzkāpt un nevarētu savākt kompāniju, bet ja man jāizvēlās piedalīties komercekspedīcijā, vai man ir iespēja kāpt ar cilvēkiem kopā, ar kuriem es kāpis iepriekš, es noteikti izvēlos otro variantu. Jo es vienkārši aizdomājos par tieši šo, ko tu saki. Tad, kad tā komanda, kad vismaz komandā ir viens cilvēks, kurš tā kā tos visus pazīst, tad jau ir tā, ka viņš zina, ka šis ir labs mantu nesējs, šis varbūt var uzkāpt pa ledāju augšā, vai šis tur, piemēram, viņam apslēptais talants ir pagatavot garšīgas pusdienas kalnos. Tad tādās komercekspedīcijās, tur ir tikai tas operators, servisa piedāvātājs, bet viņš jau tos cilvēkus ne viņš īsti zina, ne viņi savā starpā viens otru zina, bet visus vienojošā lieta ir tā vēlme uzkāpt virsotnē. Jā, tas man laikam būtu ļoti izaicinoši, jo es pats esmu tāds emocionāls diezgan cilvēks, un man ir tur svarīgi, man patīk pārsvarā, kad mēs kāpjam, mēs vakarā parunājamies vai padalāmies ar šīm te emocijām un pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem un sajūtām. Un tādā komercekspedīcijā tevi ieliek teltī droši vien ar to, ko ieliek, un tu kāp. Gan jau, ka cilvēciskas attiecības jau izveidojās, tomēr arī ar tiem cilvēkiem. Iepazīt jau viens otru, tāpat iepazīt kaut kā. Es nezinu, arī manā pieredzē ir bijis tā, ka mēs mainamies ar teltas biedriem, jo teltī veidojās antipātijas cilvēkam pret cilvēku. Wow, pastāsti vairāk.
Nu, tev nav jāsauc vārdos cilvēki, bet aptuveni, jo parasti jau visi tie, ar kuriem es runāju, tomēr atceras un stāsta tos labākos brīžus, to komandas saliedētību un kad mēs viens par visiem, viss par vienu, bet tā jau ir. Kalnos kāp dažādas personības. Jā, tas ir jāsaprot un kalnos arī cilvēki kļūst emocionālāki, atvērtāki un, tiklīdz cilvēks ir vairāk noguris, viņš var kļūt arī asāks. Un, par konkrēto situāciju gulēja teltī 2 dāmas un 1 kungs. Un dāmām ļoti redzami viena otrai nepatika, bet viņas viena otrai nepatika. Bet, beigās samierinājās ar to situāciju un vienkārši izvairījās. Nezinu. Jā, tā mēs godīgi, es negribu būt tāds, bet tur bija arī problēmas, bija cīņa par virtuves galvu, kura tad no dāmām būs galvenā dāma potenciāli. Reta, mēs nonākam pie tās sarunas par to komandas sastāvu un vai tur tie dzimumi ir svarīgi vai nav svarīgi. Tā jau ir, ka 2 saimnieces vienā virtuvē nevar sadzīvot. Jā, tīpaši, ja viena dara nepareizi un tad otra dara nepareizi. Vīriešu starpā tā nav? Mēdz būt, bet mēdz būt. Un vīrieši, man liekas, ka biežāk mēdz daudz arī noklusēt. Var, jā. Jā. Kas ir arī slikti, jo noklusēšana nekas labs nav. Tas var veidot tikai lielāku konfliktu. Ja mēs runājam par to reālo dzīvi, vai ne? Tad tur tā ir. Es tieši aizdomājos par to, kā tu teici, ka tu kalnos aizej un tad pārdomā savu pagātni, nākotni, tagad un visu kaut ko. Un tad es tā domāju, tas ir tāds vīriešu terapijas veids, bet vai tas ir lētāks nekā aiziet pie psihoterapijas? Nav lētāks, bet ir vieglāk atvērties sev nekā psihoterapeitam, es domāju. Aha, tad vīrieši šo varētu apsvērt. Kā tādu pašterapijas principā, veidu, ja? 2 lietas, ja? Tad svara zaudēšana un psihoterapija. Okay. Pārējais viss otršķirīgi. To mēs sapratām. Bet kā jau mēs arī tagad runājām, arī tas iekšējais komandas mikroklimats ir diezgan svarīgs. Un viena lieta ir, ka komandā viss notiek labi un forši, un tas kalnu piedzīvojums ir labs, bet es saprotu, ka tev ir arī pieredzes ar dažādiem nelaimes gadījumiem vai situācijām, kad kalnos tomēr lietas nenotiek tā, kā gribās. Tā ir, jā. Ir tādas vairākas epizodes bijušas? Ir vairākas. Ir šajā nesenajā braucienā man bija interesanta pieredze palīdzot mirušu cilvēku nogādāt lejā kopā ar citiem. Šajā te Ekvadoras braucienā? Nē. Pamira ekspedīcijā. Pamira ekspedīcijā, jā, bet par to jau droši vien tev stāstīja. Puiši stāstīja, bet es domāju, ka katram ir kaut kāda tāda sava sajūta par to visu. Un tas bija tā, es biju domājis, ka tas būs priekš maniem vairāk emocionāli, bet reāli tas bija fiziski, mēs aizgājām pretī un palīdzējām grupai, kas to darīja. Un šis cilvēks jau bija sapakots, līdz ar to tāda liela pārdzīvojuma konkrēti man tur nebija. Bet bija brauciens uz Fanu kalniem, kur kāpām ar grupu un uzkāpām uz ledāju. Pagājām apmēram pa ledāju kādu pusstundu, un bija akmeņu kritums. Un grupas vadītājs Valdis pagriezās un iekliedzās, kad akmeņi. Viņš gāja kā pirmais, un pārējie mēs, respektīvi, visi zināja, kas tādā situācijā jāizdara.
Pastāsti, kas tādā situācijā jāuzturās uz ledus cirkņa pēc iespējas zemāk, un lai akmeņi potenciāli varētu tev pāriet vai netrāpīt. Un Valdis pagriezās atpakaļ, un, manuprāt, viņam akmeņs trāpīja pa plecu, un viņš uzdūrās uz ledus cirkņa nejasās puses uz pieres. Un, un tas bija tāds diezgan liels kopumā ļoti smaga situācija, es teiktu tā. Un sniegā arī katra asinspila izskatās daudz vairāk nekā tas patiesībā ir, bet šajā gadījumā patiesībā jau bija ļoti daudz asins, un sniegā tas viss izstās ļoti plaši, un grupā mums ir vairāk cilvēki, kas pirmo reizi kāpj kalnos, un ir jūtama šī te panika, un mums bija Kristīna, kas bija atbildīgā par medicīnu, un ļoti labi notina Valdim šo te galvu, jo viņš dabūja ar to cirkni, mums īsti par to rokas traumu mēs vispār pamanījām tikai vēlāk. Un jā, un tad bija viens cilvēks no grupas, kurš bija pirmo reizi, un kurš, kamēr Kristīna veica šo te pārtīšanu, mēs, protams, palīdzējām, meklējām satelīta telefonu, es sazvanīju šo te alpīnisma vadītāju, prasīju, vai ir iespējams dabūt helikopteri. Viņš atbildēja, ka nav, jo tur bija laikam iepriekšējā sezonā vai tajā nokritis kaut kāds helikopters vai... Jā, es mazliet piemetināšu, ka Kristīna Kravcova iepriekš vienā manā sarunā šo mazliet plašāk arī stāsta, bet man ir interesanti arī dzirdēt to no tavas skatu punkta, kā tas negadījums bija. Jā, un... Jums bija tas viens cilvēks grupā, kurš bija pirmo reizi, tādā... Vairāki bija, bet bija viens cilvēks, kurš šīs te pārtīšanas laikā kliedza, ejam visi lejā, un, respektīvi veicināja šo te paniku, un, kas tajā brīdī, protams, nav iespēja iet lejā, visi pārējie cilvēki kaut ko dara, viens Vitālijs tāds liek somas priekšā, lai būtu kaut kāda aizsarga barjera, ja krīt vēl. Kāds tur meklē satelīta telefonu, kāds palīdz tur Kristīnai pārsiet. Skaidrs, ka ir kaut kāds šoks, bet tajā brīdī jādarbojās. Bet kā jūs organizējāt to darbošanos? Vai tad kāds uzņēmās to līderu lomu, vai tas tā ļoti organiski izveidojās, ka katrs zināja, ko katrs var darīt? Bija pilnībā skaidrs, ka pie Kristīnas ir aptieciņa, un kad viņa veiks šo te pārtīšanu, viņa tur būs pārējie, jā. Un pārējie ar tas, kurš liks somas, viņš pats tā izdomāja, kas, manuprāt, ir ļoti ok variants. Un tad es meklēju tur to satelīta telefonu, kaut kā tā. Bet es pieļauju, ka tev šis notikums bija krietni emocionālāks un smagāks, varbūt nekā citiem grupas biedriem, jo Valdis, kā mēs runājām, ir tavs kalnu krustāvs, viņš tev ir svarīgs cilvēks dzīvē. Jā, es domāju, ka noteikti, un es ļoti, ļoti priecājos. Tajā gadā bija Valda sieva arī līdzi uz šo ekspedīciju, bet dēļ aklimatizācijas izlēma, sliktas aklimatizācijas izlēma nekāpt augstāk. Un es domāju, ja viņa tur vēl būtu bijis, tas būtu ļoti, ļoti smagi. Tā vērtējot pēc tām savām sajūtām, kādas tev bija, kad droši vien viņai būtu ļoti liela pārdzīvojuma. Jā. Un skaidrs, ka tajā brīdī tur tāda pārdzīvojuma nebija īsti. Kad ir kaut kāda stresa situācija, tad ir jādarbojās, un vietu pārdzīvojumiem jau jāatstāja vēlāk. Un es zināju šo ceļu lejup, jo es pievienojos grupai kādas 5 dienas vēlāk, jo es biju Latvijā, vēlāk vienkārši pievienojos un bija jāiet lejā pa to ceļu. Un līdz ar to mēs ar Kristīnu gājām un domājām, ka līdz vakaram aiziesim. Līdz ar to paņēmām maksimāli vieglas tās somas. Un, pienāca tumsa. Sanāca, ka tomēr neaizgājāt. Pienāca tumsa. Pa tumsu kaut ko meklēt, kaut kādu taku ir riskantāk nekā nogaidīt līdz pirmajai gaismai.
un izlēmām pārnakšņot uz akmeņa. Kristīnai bija kaut kādas guļamais, man liekas, un kaut kādas vēl siltās drēbes. Viņi iedeva Valdim, un viņi gulēja uz viena akmeņa, sēdēja, gulēja, un es uz tur blakus citu akmeņu. Un tajā brīdī tā nakts bija vienkārši emocionāli drausmīgi, jo tur neko izdarīt nevar. Lejā mūs gaida, tur mediķi. Un, man bija, ja man būtu tajā brīdī jāliek totalizators vai Valdis no rīta pamodīsies vai nē, es liktu droši vien 50-50 un es jau galvā esmu izspēlējis epizodes, ko tagad noiešu lejā, satikšu Valdis sievu, tad mājās savu ģimeni, viņu ģimeni. Tā situācija līdz galam bija skaidrs, ka trauma ir ļoti nopietna, bet cik, kas un kā, jo man kaut kā liekas, ka miegā bieži cilvēks var aiziet tādā situācijā. Beidzās viss salīdzinoši laimīgi. Kā mēs redzam, viss ir labi, bet tādu dziļāku, tālāku iespaidu vai šī epizode uz tevi ir atstājusi, teiksim, ka tu dodies kalnos un tagad tu esi precējies un tava sieva tevi gaida mājās? Es domāju, ka jā, tāpēc, ka kaut kādu papildus piesardzību varbūt tādās riski, teiksim, ir lielāka pietāte pret akmeņa birumiem, varbūt tā varētu teikt. Un tur, protams, arī mēs bijām paši arī kļūdījušies, izgājuši vēlāk varbūt nekā vajadzēja un meklēt un analizēt var visu kaut ko, bet tā, kad pienāk tā situācija un kad tās kaut kādas kļūdas pieļaut gadās visiem, un tā atskatoties to situāciju no tā brīža, kad tas notika, man liekas, ka mēs izdarījām kopumā labāko, ko mēs varējām, visi kā komanda. Bet vai tev pašam, piemēram, par sevi kādreiz ir bijušas tādas bailes, šaubas par savu dzīvību esot kalnos? Piemēram, tagad kāpjot pa tādu stāvāku nogāzi, kur realitātē, kaut kur aizdomājoties, aizliec vienu to kāju nepareizi, un tās var būt beigas, tāpēc arī ļoti, ļoti jākoncentrējās ir īpaši tādos grūtos brīžos, tad nevar veikt to pašterapiju. Tad jādomā par to brīdi, kur tu esi. Jā, tieši šeit un tagad jābūt. Jā, bet ir man bailīgi, bet kopumā mans skatījums ir, kad ja es vai mēs kā komanda kāpienā izdaram visu, lai samazinātu šos te riskus, tad, ja kaut kas notiks, tad notiks, ar to ir jārēķinās, nav variantu. Ja mēs cenšamies visu darīt pēc labākās sirdsapziņas un pēc tā, kā vajadzētu darīt, ejam pa nakti, tur, kur jāiet pa nakti, un tā tālāk, tad, ja kaut kas notiek, ar to ejot kalnos jārēķinās. Kas tev labāk patīk, šie te augstkalni vai tomēr tādi tehniskāki kaut kādi kāpieni, kombinētie maršruti pa klintīm, ledājiem? Esmu ļoti slikts klinšu kāpējs. Aha. Principā nekāds vai šīs tehniskās iemaņas ir salīdzinoši zemas. Varu kāpt ar žumāru, skrūvi, protams, arī var ieskrūvēt un tā tālāk, bet ledu skrūvi ieskrūvēt. Svarīgi pieminēt. Tā nav tāda parastā skrūva, ko istabas Ikea plauktiņā ieskrūvēt. Bet jā, līdz ar to augstkalnu. Tās tā kā vairāk. Skaidrs, kad arī šeit, kur mēs kāpām Pamira kalnos, arī bija kaut kādas tehniskās vietas, kur pat diezgan stāvu nogāzi jākāpj ar žumāru vai arī kaut kādas nedaudz klintis, bet es teiktu, ka kopumā salīdzinoši arī maz. Kas ir bijis tāds grūtākais, varbūt, kalns, kurā tu esi uzkāpis? Katrs ir bijis gana grūti. Vai tu nosaukums neatceries? Ir daudzi kalni, kuros es esmu kāpis un neesmu uzkāpis. Tā ir atsevišķa sadaļa, jā? Uzkāpis droši vien, kad šis arī Somonī bija grūtākais. Bet
vispār grūtākais man bija tieši McKinley's. Nu, lūk, tad mēs esam nonākuši līdz šim te Ziemeļamerikas augstākajam kalnam, par kuru lasot arī dažādus aprakstus. Es esmu lasījusi, ka grūtību ziņā un visu to apstākļu ziņā tas ir kaut kas grūtāks par Everestu. Un tu uz to kalnu devies 14 gadu vecumā. Man tā liekas precīzi. 15, 14. Tur tīņa vecumā katrā 13, ziņā. 14, jā. Kāpēc tā? Un kurš tev vispār atļāva tādā agrā vecumā doties uz tādu vietu? Sanāca, ka tajos 11 gados es sāku, un tad tētis diezgan aktīvi mēs sākām kāpt kalnos. Tad bija Mont Blanc, tad bija šī te Aļaska, pēc tam mēģinājām Argentīnā, bet tēvs atļauj. Māma droši vien arī. Un Valdis kā grupas vadītājs arī. Jā, ņemam šito sīko līdzi. Mēram tā, jā. Un tur es atceros savu grūtāko brīdi, kas, piemēram, tagad man būtu super viegls, ja ar savu galvu, šodien. Jo mēs kāpjām, un bija krūts kāpiens dienas beigas, un tev ir tā mugursoma, un ir vēl tās ragaviņas arī jāvelk, kur ir vēl viena soma. Skaidrs, ka man kā sīkajiem tur ir salīdzinoši vieglākas viņas. Un mēs kāpjam, un mums jau diezgan ilgi nav ūdens. Un mēs nestājamies, nekausējam, izdomājām, tiksim līdz nometnei, un tur izkausēsim un būs. Un es eju, un es nevaru par neko citu padomāt, kā tikai par ūdeni. Un es tur čīkstu, es gribu ūdeni. Un mēs aizējām līdz tai bāzes nometnei. Un, kalnos ir tā, ka cilvēki ir diezgan draudzīgi, ja viņi redz, ka tev ir grūti iet, un tīpaši vietās, kur ir jākausē tas sniegs. Piedāvā parasti tēju, ūdenī tiem, kas ir tikko atnākuši. Un tad tur piedāvā kāds tur to ūdeni, es viņam visu pudeli gandrīz vai tur izdzeru, un esmu ļoti laimīgs. Tagad, ja man būtu tāda situācija ar savu šī brīža nosacītu bišķi sakārtotāku galvu, es varētu droši vien bez tā ūdens iet vēl ilgi tajā brīdī. Tas nebija, ja tas būtu bijis kritiski, gan jau, kad tētis vai Valdis vai vēl kāds cits būtu, mēs būtu izkausējuši to ūdeni. Tas ir kā daudz laika neaizņem. Tā kā tas ir par to par spēju robežām. Jā. Bet tā vajadzība pēc ūdens kalnos, tā ir tāda tīri fizioloģiska vajadzība, ne tik daudz, varbūt psiholoģisks tas pasākums. Es atceros arī, man bija viena situācija, mēs bijām arī tāda neliela kompānija, kāpām fanos pa tādu klinšainu kalnu, tāds drūpošs klinšains kalns. Īsti varbūt to maršrutu līdz galam nezinājām, bet gribējās uzkāpt. Mēs jau tā kā pakausī jau tāda doma bija, ka noteikti kaut kur varbūt vajadzēs nakšņot, bet varbūt sajies. Un līdz ar to mēs bijām līdzi paņēmuši tādu pašu minimumu. Protams, sagadījās tā, ka mēs 8 vakarā esam kaut kur kalnu vidū, vēl tikai ejam uz virsotni un saprotam, ka būs jānakšņo. Kas tanī brīdī tā kā bija kā piedzīvojums, bet tajā pašā laikā pietiekami liels diskomforts. Ūdens jau bija praktiski beidzies, jo tie bija fanu kalni, ir diezgan silts, saule spīd. Un es atceros, man vēl bija kontaktlēces, un tad es tās pēdējās ūdens paliekas, kas man pudelē bija, ar tām es nomazgāju pirkstus, lai tās lēces varētu no acīm dabūt ārā, lai to nakti tur pārlaistu ielīduši miskastes maisos. Un nākamajā dienā mēs aizgājām uz to virsotni, bet izkaltuši. Ēst nav ko, dzert nav ko, un tagad no tās virsotnes ir jālaižās lejā, un tur tālumā ir vienkārši milzīgi garš ūdenskritums. Un tu skaties uz to ūdenskritumu un domā, ka tu varētu stāvēt zem viņa ar vaļā pavērtu muti un dzert to ūdeni, kas tur līst. Un
jā, tā mēs skatoties uz to ūdenskritumu, vairāk uz Dulferus nolaidāmies lejā un pie pirmā strauta, tā kā tādi dienām nedzēruši, ceļos nometušies ūdeni, lējām pudelēs un dzērām, un tas bija tādi svētki. Jā. Bet, Bet es nezinu, man par to ūdeni, tu tā arī tagad pateici, ka tas kritiski, vai man trauma ir no tās reizes vai vispār, jo, es zinu, ka ir ļoti labi dzert daudz ūdeni, un arī citiem es dodu daudz, iesaku dzert, un es ņemu parasti kādus, vismaz 3 litri man somā vienmēr ir dienas sākumā, un varbūt, ka tā ir trauma no tās reizes, vai arī... Jo ūdens ļoti palīdz, it īpaši ir bezspēks un ir karsts, it īpaši šajos fanos, kur tu biji, tā kā es domāju, bija ļoti, ļoti grūti, un visu cieņu, ka jūs kāpāt uz augšu, nevis uz leju. Tas bija, man liekas, tas bija tāds normāls lēmums. Tas nebija, man liekas, tāds pilnīgi bezatbildīgs pasākums, ko mēs tur darījām. Mēs tā kā sapratām, mēs gatavojāmies tam, un mazliet jau gribējās to piedzīvojumu, to nakšņošanu uz klintīm, sēžot, piekabinājušies tur pie akmens izciļņa, un gaidam rītu, lai ietu tālāk. Bet, līdz galam varbūt tādā pārtikas ziņā tas varbūt nebija izplānots mums. Galvenais, ka tiem izkastes maisi bija paņemti līdz, kuros ielīst. Bet ar ūdeni man ir tā, ka es ikdienā šeit tā baigi nedzeru daudz ūdeni. Un tad reizēm tas ir tāds, baigais smagums. Bet kalnos gan tā nevar domāt. Un arī kāpjot Itālijā klintīs multipiču, arī tā nevajag domāt. Arī tur man ir pieredze ar to, ka tas ūdens trūkums ir ļoti, ļoti kritisks un var novest pie tādiem izaicinošiem brīžiem. Bet labi, tā tad viena epizode par šo te dikti gribēšanu padzerties, bet vispār, cik augsts tur bija tad, kad tu kāpi un kādas tās sajūtas un tas, ko es par to kalnu esmu iedomājusies, ka tā ir tāda diezgan liela nekuriena un to galīgi nevar salīdzināt ar to, teiksim, Avicenas bāzes nometni vai Koržņevskas un Somanī nometni. Kā tur ir? Ir ļoti, ļoti skaisti. Es tur biju, pirms vairāk kā 15 gadiem atpakaļ, tā kā varbūt tagad ir savādāk, bet ir ļoti tīrs salīdzinoši, priekš Komerckalna, tādēļ, ka tev ir jānodod miskaste, tev ir nokārtošanās notiek spainītī un izkārnījums pēc tam izmet aizās, un līdz ar to bija super tīrs, kas mani tajā laikā šokēja, kad ir visu laiku gaišs, pa nakti tu vari lasīt grāmatu teltī bez lampiņas, un ļoti, ļoti grūti bija, ļoti grūts tas kāpiens uz virsotni, un bija slikti laika apstākļi, mēs bijām vienīgie, kas kāpa, bet mēs pieņēmām lēmumu, kad ir kaut kāds loks, mēs ejam, mēģinam, un neviens cits tajā dienā neizvēlējās kāpt, bet mēs jau bijām vienu nakti laikam izlaiduši, jau vairākas naktis pārnakšņojuši, līdz ar to dēļ organisma spējām mums vajadzēja kāpt uz augšu. Un man viņš bija tā daļai vinglā, jo vienu brīdi mēs ejam, un es gāju laikam ar tēti un valdi sasaitē, un tad mums bija vēl viens sasaite ar 3 cilvēkiem. Un mēs sākam baigi iepalikt, un īsti netiekam līdzi. Pieņēmām lēmumu, kad mēs ar tēti tur ierakāmies, bišķīt, sagaidīsim viņus, jo līdz virsotnē diezgan maz palicis. Valdis panāca otro sasaiti, un viņi pieņēma lēmumu griezt atpakaļ uzreiz. Un, līdz ar to paņēma mūs, un mēs devāmies lejā, un tur bija ļoti tāds emocionāls brīdis, man ar tēvu arī ļoti, ļoti foršs. Ka mēs tur sēdējām un gaidījām tāds emociju piepildīts ar asarām. Bet laikapstākļi slikti. Laikapstākļi bija slikti, jā. Un, līdz ar to tad mēs visi devāmies lejā, un lejā ejot, Valdis jau man tur gribēja
gribēja kaut ko iešpricēt, jo es it kā streipuļoju nedaudz. Un, tajā brīdī jau man likās, ka viss tur kārtībā, bet pieņēma lēmumu to nedarīt. Un, tā kā bija slikti laika apstākļi, mēs vēl nomaldījāmies no takas nedaudz un diezgan vēlu pārdāmies nometnē, kur rangeri jau bija sākuši tur uztraukties, kur tad mēs vispār esam. Vispār mums bija kopumā laikam diezgan labi laika apstākļi. Pa dienu bija saulains. Es atceros, mēs tur sniegā mazgājāmies, sauļojās vēl kāds tur. Tā kā nebija tik kritiski. Par ko bija man lielākā bēda tur, kad, kā jau tu noteikti zini, var izvēlēties kāpt ar sniegu kurpēm vai ar slēpēm vai ar splitu, to snowboardu. Un mēs kāpām ar sniegu kurpēm. Un bija cilvēki, kas kāpa ar slēpēm, un lejā ejot, ka mēs tur kāpjam ar tām sniega kurpēm, un kad cilvēki tā smuki paslēpo tev garām uz leju. Es neesmu tik labi slēpotāji, bet es arī esmu pieteikusies arī mēs negājām, tev būs sniega kurpes. Sniega kurpes, jā. Tad tas nebūs tik forši, jā. Ir diezgan, jo tur ir smuks tas sniedziņš, un nav arī stāvs, un ir diezgan nepatīkami, ka tu ej un tev garām tā smuka. Bet varbūt tas ābolīts jāpaņem. Varbūt. Bet... Lai tajās ragavās jāsēžās kopā ar to pārtikas kravu, kas tur ir. Jā. Tas atkal varētu būt diezgan bīstami. Labi. Jā, es laikam tev gribētu paprasīt tādus kaut kādus ceļa vārdus, ko tu man varētu pateikt. Man dodoties uz turieni, ko man, paņemt somā līdzi vai ko neņemt līdzi, no kā nav jēgas tur. Es ieteiktu paņemt kaut ko, ko tev darīt līdz tai izlidošanas dienai. Tādēļ, kad izlidošana vispār uz augšu, mēs gaidījām, man liekas, kādas 5 dienas lidmašīnu. Līdz ar to tu potenciāli vari sēdēt tādā mazā miestā, kur nekas nenotiek. Ir viens kafejnīca bārs, tu katru dienu sagaidi pulkstens, neatceros, piemēram, 2. Visu šodien nelidojam un uz to kafejnīcu, un tad tā katru dienu. Līdz ar to, varbūt kaut ko tu pat negribēsi ņemt uz augšu, bet ko padarīt varbūt tajās gaidīšanas dienās. Kādu biezāku grāmatu. Jā. Labi, es tev teikšu lielu paldies par to, ka tu padalījies savā skatījumā par to, kā tad jums ir gājis un savā pieredzē un visādos piedzīvojumies, vai varbūt tev ir vēl kāds stāsts, ko tu labprāt izstāstītu? Kāds īpašs, ja es pareizi saprotu, tu esi tāds emocionāls cilvēks, un arī Edgari, abi divi, man šķiet, ka abi pat teica, ka jā, ka it kā uz to Samaniju un Koržņausku aizbrauc tādu skarbo veču kompāniju, bet atpakaļ lidojot, katram bišķī tā asariņa acīs bija. Jā, es domāju, ka noteikti. Man ir viens ieteikums klausītājiem, skatītājiem, kad it īpaši tēviem, lai ved savus dēlus uz kalniem un kopā. Jo mēs bijām Akankagvā, man bija 15 gadi, un juridisku iemeslu dēļ man, diemžēl, nepalaida uz augšu, un kopā ar tēti mēs uzkāpām divatā, blakus kalnā, kas bija 6,300. Un tas bija tāds, es teiktu, mūsu piedzīvojums, kas mums bija divatā ļoti, ļoti skaisti. Kas tev tevis un tēta kāpienā tā kā visvairāk patika? Tieši tas, ka jūs divatā kāpāt? Jā, tas bija kaut kas tāds priekš mums neierasts, jo mēs diezgan daudz laika esam pavadījuši kopā. Gan tur makšķerēt braucām vai kalniem, vai slēpot, vai vēl kaut ko, vai mājās. Bet divatā diezgan reti sanāca tajā laikā. Un tas bija tāds skaisti brīži, kad mēs varējām uzspēlēt tur šahu divatā par to, kurš tad varēs lasīt to grāmatu, kas mums ir pēdējā neizlasītā. Tā vienīgā, kas paņem tā līdzi. Nē, divas bija, bet viņš ātrāk izlasīja savu, tā kā cīnījās par mani. Šis ir ļoti skaisti, jā.
Es esmu runājusi ar cilvēkiem, kuri ļoti novērtē to komandu, ar ko ir bijuši kopā kalnos, kas parasti mēdz sastāvēt no maz pazīstamiem vai nepazīstamiem cilvēkiem, bet šķiet, ka man nav iepriekš sanācis runāt tieši par to, ka tēvs ar dēlu dodas kalnos un ka tā ir tāda ļoti īpaša vieta, vide, apstākļi, kas to tēta un dēla draudzību, mīlestību var tā kā papildināt, pavairot. Jā, es domāju, ka jā. Paldies tev liels par šo manu atklāsmi. Man patīk, ka sarunājoties ar cilvēkiem, man veidojās tādas visādas atklāsmītes un atklāsmes par došanos kalnos. Paldies tev, paldies tiem, kas skatās un klausās. Tiekamies citās sarunās un citos ierakstos.